10 gadus. Ultramarīna domu biedri mēģinām uzminēt krāsu brīnumus, mēģinām ienirt, iedziļināties. Katram sava krāsa, katram sava nokrāsa, katram sava metode, un tas mūs visus vieno. Jūs vienmēr esat kopā ar mums, ar kultūras centru, ar novadniekiem, ar saimēm un iedzīvotājiem. Kopā radat prieku un ar šiem ļoti vilcieniem mēs izdzīvojam kopā tiešām daudz dažādas krāsas, piepildījumus, un cilvēki sasniedz tiešām prieku un laimi kopā arī ar jums. Lai veicās daudz laimes dzimšanas dienā, arī šis ir īpašs Ziemassvētku gadumijas laiks, kad var ievēlēties visas vēlēšanās, un mēs arī ticam kādam brīnumam, novēlam saglabāt pozitīvu, gaisotni, garu, un veiksmi un veselību galvenais nākamajā gadā, lai izdodas. Daudzi no mums ir piedzimuši mākslinieki, ja? Un viņiem ir tik ļoti labi tā izjūta un milzīgas darbspējas, un tiešām viņi par šiem 10 gadiem ir milzīgi izauguši, ja? Un paši to panākuši, ja? Ar fantastisku darbu. Interesanti ir tas, ka mēs tomēr esam mūsu kolektīvu raksturo ļoti spilgtas, neatkārtojams personības, ja? Un man prieks, ka katrs ir atradis to savu ceļu, ja? Un nav pakļāvies kaut kādām mācībām, ja? Es atceros, ka mēs centāmies mūsu ļupai kaut kādu kubismu uzdevumus dot, un paldies Dievam, viņi ir atgriezusies pie saviem brīnišķīgā, romantiskā gleznojuma, ja? Un tāpat katram ir kaut kas tas, kas viņā laužas ārā, ja? Kas viņā sēž iekšā, un to milzīgs prieks, ja? Es teikšu tā, ja nebūtu Māras, tad arī mēs šeit nebūtu. Jo vieni paši mēs nezinu, vai spētu saņemties. Un 10 gadus mēs esam soļojušas blakām. Faktiski nesoļojušas, mēs esam pinzelējušas, ja? Un es ļoti labi atceros to mūsu pirmo reizi, pašu pirmo nodarbību, kad tika malkas pagales uz grīdas nomestas un gleznojiet, un mums acis ir kātiņos, un zinat ko? Iznāca. Ivetai vēl tagad glabājās, ja? Nākat no baznīcas. Vēl kāds no piebiedros? Paldies jums visiem, ja? Un visi mēs ejam šo ceļu un cenšamies atbildēt uz to jautājumu, kas vispār ir skaisti, ja? Un kas ir visgrūtākais jautājums, jo katram tas ir kaut kas cits. Ko tad ir vērts vispār glezot?